Lielais bēgums. Vienreizēji, šodien ir bēgums. Zvejā varēs doties ar kājām, iesaucās Jans. Jūra atkāpusies tālu prom līdz apvārsnim, un mums būs daudz laika, lai salasītu gliemežvākus. Gita, tu nāksi? Norūdz Gita, kura gan labprātāk paliktu gultā. Viņa ļoti labi zina, ka lielie bēgumi nozīmē vasaras beigas, tātad arī brīvdienu beigas. Viņa grib izmantot pēdējos brīvos rītus. Drīz būs jāatgriežas skolā. Labi, pati vainīga. Es pasaukšu Ivu. Viņš nav tāds miega mits kā tu. Man jāsteidzās. Atā. Jans sameklē nepieciešamos apģērba gabalus. Lūk, ūdens necaurlaidīgais mētelis un vecie džinsi. Arī zābaki ir tepat. Jans nesaprot, kur gan palicis zivju ķeramais tīkliņš. Un tā vienmēr, kad vajadzīgs, tad nekad nav atrodams. Āre, atradās. Kurš gan to ir pabāzis zem Jana gultas? Pareizi, es pats to tur noliku, lai citu reizi būtu vieglāk atrast. Īvs jau ir pludmalē. Jans skrien, lai pievienotos draugam. Plok, plok, skan zābaki slapjās smiltīs. Kādā ūdens bedrītē draugi atklāja veselu lērumu muģošu krevešu. Drīz vien viņu caurspīdīgie ķermenīši lokās zvejas tīkliņā. Ēdamie gliemeži savukārt ir pieķērušies pie akmeņiem, bet Īvs ar nazi tos veikli ķeksē nost. Saule pamazām sāk karsēt, bet mazo jūrnieku vēderi burkšķēt. Viņi šorīt brokastoja ļoti agri. Hei, puikas, iesauc smalkā balstiņa. Es jums atnesu vieglās brokastis. Ir gan labi, ka man ir māsa. Pēkšņi aptver Jans. Meitenes vienmēr par visu padomā.